Labrīt! Atpakaļ Zviedrijā. Šodien ir sestdiena pēc nedēļas. Es atgriezies atpakaļ un tagad laikam mēs savāksim šo auto. Let's go! 39. vēl joprojām ir te. Braucam! Happening. 17 gadu pirms This is. Okay, doesn't look really just... So Valis, are you happy? Yeah. Apstājāmies kaut kur. Jā, gaismas. Nissans ir rekur. Bet kas vēl labāk? Rekur ir? Endurance racing, yeah. It's a Saab for endurance racing. And Toyos. Good. Nu tā, kungi, dāmas, es uz kuģi, ja? Man ir interesantākā vieta, kāda varētu būt. Es nejauši nopērkot prēmiju, esmu nonācis šeit. Nekur ir iebraukšana, nekur stāvam mēs, ja? It's all shiny, ja? Ok, tā. Pēc stundām 12:09. 11. es pilšam. Vērtskalī. See ya! Brauc vārā. Vēl vien. Man liekas, ka 7. Pats nezinu, bet pirmais ir 14 var. Nekad nav bijis 14. Robi, viņi tāds pats sarkani, viņi bijis tāds pats, bet, nu, to neviens nav redzējis. To varbūt kādreiz kāds izrādīs. Varbūt tagad, kad ir šitas, Robertam būs lielāka vēlme salikt to. Viņš man gan šodien teica, ka to, kad viņš paskatījās uz šito jau dienas sākumā un ka viņam tagad ir vēlme, lai viņš salikt savējo. Mēs tā kā nospriedām, ka mēs varētu izbraukt uz Youngtimeriem un JDM sezonas atklāšanu aprīlī, mājā ar abiem diviem sarkaniem. Twin S14. Kristu. Kas tev tur ir? Tā ir situācija. Nu, jāsāk laikam ar šejienu, ja? Tad iemesls, kāpēc tik daudz kastes meklējams ir šeit. Precīzāk šeit. Tur nekā nav. Švar tās mašīnas stāsts ir tāds, ka es iepriekš kaut ko teicu, ka tas ir bārnfains, bet reāli bārnfains tas ir tāpēc, ka pirms 17 gadiem, 2007. gadā, kur viņai pēdējo reizi tehniski apskata ir ies, jā. 7. gads. Un 17. gadā viņi
Nenotrūka, bet izdega vārsts, kad viņi izjauca to visu motoru un atstāja pa gabaliem. Un nekad nesalika. Un tad ielika sludinājumu. Nesalika motoru, bet ielika sludinājumu. Ielika sludinājumu pagājuši piekdienu. Un tad sākās bidding wars neliels starp mani un vēl kādu cilvēku. Bet jau pagājuši svētdien es biju jau prāmī. Tad viņi neatdeva. Un tad es lidoju apakaļ un lidoju vēlreiz. Tad es viņu dabūju. Un tagad viņi ir šeit. Viņi ir mājās un viss šis piedzīvojums tāpa būs. Šitas brauks pie Mareka viss. Mareks samērīs, izdarīs, atkal izstāstīs jums, kā salikt. Tagad būs epizode Mareka. Jā, tagad būs nevis sporta motors, bet tagad būs ielas motors, tur kā jābūt tolerancēm. Ņemsim 14 manuāli. Jā, visi Japāns jau ir uzrakstījis mums. Liksim kopā, izvēlēsimies kopā kaut kādu turbu, kaut ko interesantu. Mēģināsim uztaisīt atsaucīgu mašīnu maksimāli tuvu stokam, jo tā mašīnas stāvoklis ir tāds, ka viņi nedrīkst lielajā tūlnīgā aiziet. Un ar to tāds gols ir uz kādu 350 zedzīgi, tāda forša patīkama, labi skanoša mašīna. Par labu skaņu jau iepriekšējais saimnieks urūpējies. Tas interesants. Parasti izvēlās HKS High Power, te ir Silence. Šis ir klusā versija, tā kā šis varētu būt bišķi slīperīts. Tā kā krāmējam ārā, vadam, kur jāved un ziemas gaitā. Un sākam darboties. Sākam darboties, jā. Tad es tev piegaismošu nobraukumu. Jā. Jā. Tas ir. Tagad nezinu, kas tas ir. Jā. Tagad gaidām, kad motors būs. Nākamā 14 sērija, kad motors pie Mareka. Mēģināsim izmērīt un saprast, kas tur ir. Viss šitās kastes izārdīs. Sapratīsim, kur ko nolikt, kas kā būs. Izvēlēsimies virzuļus, turbīnu. Tur būs shoppings. Būs shoppings. Shoppings ar Valdi un Mareku. Ar Valdi, jā. Kā izvēlēties esaram turbu? Tā, lai vienlaicīgi nograuj dirsu, un tai pašā laikā arī ir ekonomiski un bez loga.